Labdien! Paldies, ka varējāt operatīvi noreaģēt un piedalīties ārkārtas domas sēdē. Mums ir pāris jautājumi, kuri, diemžēl, nevar gaidīt līdz nākamajai domas sēdē. Un sāksim uzreiz ar pirmo punktu par mums tātad darba kārtību jāapstiprina, ne? Nav? Ārkārtas sēde pēc tam. Labi. Tad sāksim ar pirmo punktu par uzņēmējdarbības ideju konkursā. Esi uzņēmējs Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu. Tātad tā steidzamība bija tāda, ka pēc iesniegumu mēneša laikā mums jāpaziņo uzvarētāji, un tas nesanāk līdz nākamajai domas sēdē. Bet ierosinājums nākamajā reizē mainīt nolikumu, kad dod 2 mēnešus, lai mēs varam tā kā kārtējā tomēr skatīt, lai neveidojas šādas situācijas. Lūdzu, ziņotājs Sansinga. Labrīt visiem! Jā, tātad uzņēmēju darbības ideja konkursa es uzņēmējs Smiltenes novadā. Šogad kopumā saņēmām 23 pieteikumus, tas ir par vienu vairāk nekā pagājušā gadā. Šogad mainījās arī vērtēšanas komisijas sastāvs. Tajā bija domas priekšsēdētājs Ervins, domas deputāta no deputātijā pārstāvja Sanita Briede, Altuma un Lijā Vidzemes reģiona vadītājs, vietējā uzņēmēja Baiba Gutāne, es un kolēģis finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis. Tad pēc nolikuma vērtējām tā kā raudzījām, kuros pieteikumos ir inovācijas, jaunas darba vietas, pakalpojumi, protams, visus pārējos faktors. Vērtēšana notika 2 kārtās. Uz otro virzījām 9 projektus, kur dalībnieki nāca klātienē, prezentēja un atbildēja uz vērtēšanas komisijas jautājumiem. Un tātad lūdzu apstiprināt šādus projektus, piešķirt līdzfinansējumu projektam inteliģentu BIM risinājumu izstrādi ceļu infrastruktūras digitālajai transformācijai, kas ir mobilā lietotne, lai veidotu ceļazīmes. Iesniedzējs ir Sijā Mada Berī, piešķirt līdzfinansējumu pilnā apjomā 4000 eiro. Projektam fermentēta bezalkoholisko dzērienu ražošana, kur iesniedzējs ir Sijā Raunas Ligzda, piešķirt līdzfinansējumu pilnā apjomā, ko prasīja pieteicējs 3200 eiro. Projektam Gatards mūža infrastruktūras pilnveide uzņēmēja darbības un kultūras pasākumu attīstībai iesniedzējs ir Sijā Gatards mūža, piešķirt līdzfinansējumu pilnā apjomā 3874,4 eiro. Projektam tirgus paviljona izveidošana baznīcas laukums 8 Smiltene, iesniedzējs Skandija grupa, piešķirt līdzfinansējumu pilnā apjomā 4000 eiro. Projektam lodēšanas darba vietu iegāde interešu izglītības nodarbībām iesniedzējs ir Sijā Rekurobo, piešķirt līdzfinansējumu pilnā apjomā 1728 eiro un projektu iekārtu un programmatūra iegāde dizaina projektēšanas un prototipēšanas studijai iesniedzējs Sijā Bejs, piešķirt finansējumu daļēji apjomā 3197,6 eiro. Šogad varam atbalstīt 6 projektus. Vai ir kādi Paldies. jautājumi? Es saprotu, ka šoreiz ir lielākais skaits, kas ir pieteicies vēsturē, bet nē. Jā, ir, jo iepriekš ir tā kā mazāk bijis. Jā, kas noteikti priecē. Vai ir deputātiem kādi jautājumi vai komentāri? Man varbūt jums noteikti bija kaut kādi kritēriji, ja? Kaut kādi gan strukturēti, un kas tiem pārējiem varbūt tur bija pa problēmām. Vienkārši tā, lai saprastu, kas rada tos izaicinājumus, ideja vai kaut kāda aizpildīšana tieši. Droši vien jau dažādi. Es neredzēju varbūt pirmo, bet kur es varu arī iekomentēt, ka pilnīgi visi atbilda kritērijiem, bet tas, kas ir izkristalizējies arī no šiem, un es domāju, ka arī man piekritīs pārējie komisijas dalībnieki no šiem, ko mēs apstiprinājām, viņi jau bija parādījuši, vai nu, ka viņiem jau ir produkts, vai ka tas, ko viņi dara, tas strādā, un lai viņi attīstītos vairāk, ir nepieciešams kaut kāds tā viena lieta, ko viņi šeit prasa. Šeit, piemēram, arī ir jau iepriekš startējis cilvēks.
uzņēmumus, kur jau mēs redzam, ka sāka no nulles, tagad attīstās, un tādi ir vairāki piemēri. Ja varētu atbalstīt visus, Jā, protams. un tātad, cik sagatavots tas vispār biznesa projekts, piemēram, vai ir kārtīgi cenas izrēķinātas un ir saprasts, kāda ir šī paša izmaksa. Tirgus izpēde, kāds ir konkurenci, cik iespēja ir iesprāgties un viņu faktiski arī realizēt. Kāda ir, protams, arī paša realizētāja pieredze, lai būtu ticamība, ka viņš vai visi šie kriteriji tā kā palīdz sakārtot un atbildēt, kur ir dzīvotspējīgākie. Bet, protams, arī tiem, kas šonī gadījumā nav saņēmuši finansējumus, mēs aicinām varbūt vēl tā kā pielikt klāt un piestrādāt un startēt nākamajā, jo ir pierādījies arī iepriekš, ka ir bijuši pieteikumi, kas varbūt pirmajā netiek apstiprināti, bet viņi pieliekot klāt, izpētot, iedziļinātos jau nākamajā saņem finansējumu. Man maz jautājums, jo man tā kā skaidrs saprotams, bet es nebiju dzirdējis par to raunas līgas fermentēto bezalkoholisko dzērienu ražošanu. Varbūt var kāds vairāk pateikt. Limonāde vai jauns pilnīgi produkts? Tā ir tējas sēne, kas ir diezgan tāda unikāla. Viņa vēl ražo tās bumbiņas. Viņš arī bija atnesis jau parādīt reāli uz vietas, kā tas izskatās. Bet, jā, bet, lai viņš attīstītos, viņam ir nepieciešama, viņam nav kur uzglabāt šos te, lai varētu ražot vairāk. Un viņam ir telpas, bet nav tā saldāta. Un tas ir tas, kas viņam neļauj šobrīd attīstīties. Jā, respektīvi, jau pastāstīja kombuču, kas ir arī ar tādu visai inovatīvu pieeju. Es vēl gribēju tikai piebilst, ka tiem, kuriem šogad nepiešķirs finansējumu, mēs rakstīsim vēstules ne tikai paldies par dalību, bet arī ar reāliem ieteikumiem, kur vēl var startēt, kur tieši viņu projekts būtu atbilstoši. Jā. Paldies! Jā, es gribētu painformēt, ka, diemžēl, bet es redzu interešu konfliktu, un es nevarēšu piedalīties šajā balsojumā. Manā virzienā interešu konflikts, jā. Respektīvi, kāds no pretendentiem... Jā, ir saistīts ar mani. Es domāju, ka vairīgi darīt tāpat. Labi. Katrs deputāts, protams, tad izvērtē pats, vai ir, bet jebkurā gadījumā šis ir komisijas lēmums, tas nav mums tikai jāapstiprina. Bet labi, kolēģi, aicinu uzsākt balsošanu. Slēdzam balsošanu. Par 9 nepiedalās. Man rādās 1, bet sanāk pēc matematikas vairāk. Labi, jebkurā gadījumā tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies. Otrs punkts par Palsas pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata ziņo Linda Purmale. Labrīt! 25. jūnijā mēs saņēmām iesniegumu no Ingas Augas ar lūgumu viņu atbrīvot no Palsas pamatskolas direktoras amata ar šī gada 21. augustu. Lūdzu, Paldies, vai varētu nokomentēt apstākļus? Direktorai jau ilgstošākā laika posmā ir norādījusi to, ka viņa izvērtē citas darba iespējas, un to arī vienmēr paudus izglītības pārvaldē, bet Inga ir pati pievienojusies, tad lūdzu viņas komentāru. Es neredzēju. Inga, lūdzu, varētu pastāstīt, kāpēc tāds lēmums? Jā, labrīt. Es esmu gana ilgi jau šajā amatā bijusi, un jau Linda taisnība saka, ka jau labu laiku es tā kā domāju, vai nav kaut kas jāmaina, tikai ilgi nevarēju izvēlēties, jo man šis arī direktora darbs ļoti patika. Un tad sanāk, ka šogad beidzot augustā es esmu izlēmusi šo amatu pamest un arī skolu. Jā,
Jā, jebkurā gadījumā, respektējot jūsu lēmumu, gribu pateikt arī paldies par jūsu darbu un ieguldījumu skolas darbībā. Un lai jums veicas. Paldies! Kolēģi, mums ir nepieciešams par šo balsojumu, tad uzsākam balsošanu. Paldies. No 12 deputātiem 12 par. Lēmums ir pieņemts. Un tad mums uzreiz ir saistītais jautājums par atklātu konkursu par Palsas pamatskolas direktoru amatu, pretendentu atlases nolikumu apstiprināšanu un komisijas izveidošanu. Linda, vai kāds? Jā, tātad ir sagatavots nolikums par atklātā konkursā amata, uz Palsas direktora amata atlases, kā arī nolikums lēmuma projekts par komisijas izveidošanu, lūgums apstiprināt. Var komentārus paskatījos, arī komisijā ir arī Inga Auga, ja? Komisijā, jā. Okay. Jo man liekas, reizēm, ja cilvēks atstāja, tad ko komisijā darīt? Pēctecība. Pēctecība, labi, sarunāts. Tas nozīmē, ka tur ir skatībā Labi. iekšējos saskars. Labi, es tikai pajautāju. Tur būs noteikti vienkārši ģirt ļoti būtiska arī informācija, ko vajadzētu saprast no nākamā pretendenta, ņemot vērā tās pārmaiņas. Tās specifikas, jā. Labi, paldies. Neaizdējot, neaizcēt durvis, teiksim tā. Uzsākam balsošanu. No 12 deputātiem 12 par. Lēmums ir pieņemts. Paldies! 4. punkts ir par Tautas deju festivālu Latviju bērni Dance veda organizēšanu Smiltenē 2027. gadā. Ziņotāji tad Ilze Jakobsona un arī Baiba Šķērīt varbūt var kaut ko pieminēt, varbūt pastāstīt, kas tas ir, Jā. kāpēc teicat arī. Mazu ievadiņu pirms Ilzes pie mums Izglītības, kultūras un sporta komitejā pagājušajā mēnešā tātad viesojās Ieva Attar. Viņa tieši nu patās bija atgriezusies no Latviju bērnu danci vedi, kur arī piedalījās mūsu novada bērnu valkā no pasākuma ar ļoti tādām pozitīvām emocijām un arī to vēlmi šādu pasākumu organizēt Smiltenes novadā un parādīt arī to mūsu kapacitātu, ņemot vērā mūsu nostādnes un kultūra izglītību tātad kā prioritāti. Mēs arī viņai konceptuāli šo atbalstu sniedzām. Un šāds, kā lai saka, šāda iespēja nerodas pārāk bieži, ka kādam novadam ir iespējams to organizēt. Un Ieva ar Ilzi diezgan operatīvi bija arī vēršās pie organizatoriem, un Smiltenes novadam bija saņemts šis te akcepts, kad arī organizatori labprāt redzētu šo pasākumu šeit. Tad tas, kas no mūsu puses ir vajadzīgs, jā, arī tāds kā konceptuāls atbalsts par pieejamo finansējumu, jo tas pasākums būs gan vērienīgs, gan uz, teiksim, liels spiediens uz mūsu loģistikas plūsmu, uz ēdināšanas vietām un visu pārējo, bet reizē tas noteikti ir nenovērtējums arī iegūms mūsu pakalpojumu sniedzējiem un visiem iesaistītiem. Tad Ilze droši vien var sīkāk pastāstīt. Paldies! Jā, par pašu pasākumu es varu pastāstīt, ka Latviju bērnu danci veda ir valsts mēroga pasākums, un viņš tiek organizēts jau no 90. gadu sākuma, un pēdējos gados tas notiek 2 vietās Latvijā, lai tad transporta pēc, lai tiem, kam ir tuvāk, tie varētu piedalīties šajos pasākumos. Jā, šajā gadā tas notika Valkā un Bauskā. Nākamajā gadā ir iecerēts, ka tas būs Jēkabpilī un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tā kā gaida arī to mūsu galīgo akceptu, ka mēs esam gatavi arī uzņemt šo pasākumu arī Smiltenē. Pasākuma koncepts ir tāds, ka visas dienas garumā notiek ielu koncerti dažādās pilsētas vietās. Mēs, protams, arī jau esam savos prātos jau iezīmējušas, kuras tās varētu būt Smiltenē. Tad ir svētku dalībnieku gājiens, un tad ir lielkoncerts. Tātad, mūsu gadījumā tas būtu Jāņkalna estrādē. Mēs gribam šo pasākumu veidot kā tādu neaizmirstamu pieredzi gan svētku dalībniekiem, gan arī pilsētas un novadiedzīvotājiem, jo manuprāt, tā skatuviskā tautas deja mūsu novadā ir ļoti dzīva un ļoti iemīļota, un to pierāda gan mūsu lielais dejotāju skaits, gan bērnu un jauniešu deju kolektīvos, gan arī pieaugušo deju kolektīvos, un plaši apmeklētie šie pasākumi, kurus mēs organizējam ar mūsu novada dalībniekiem. Un provizoriski tas katru gadu ir bijis, ka festivālā piedalās ap
ap 3000, 3500 dalībniekiem. Tātad tas arī būtu tas skaitlis, ar kuru mēs rēķinātos, bet mums pašiem ir jāizvērtē, cik liela ir tā mūsu kapacitāte, cik dalībniekus mēs varam uzņemt tieši Smiltenē. Un tas, protams, būtu vēl tāds stipri pārunājams un izrunājams, jo tas vienkārši tad būtu, mums jānosaka tā robeža, cik daudz dalībniekiem tad mēs ļaujam pieteikties. Jā, un festivāla mērķis ir tātad sekmēt šo bērnu dalību tautas deju kolektīvos. Ir ļoti būtiska šī dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana, un, manuprāt, tas arī parāda to, ka mēs kā vieta, kā Smiltene, kā novads esam spējīgi gan uzņemt šādu pasākumu, gan arī mēs domājam par to, ka tas ir ne tikai tiem dalībniekiem, kas atbrauks Smiltene, bet tiešām arī kvalitatīvs un vēl nebijis pasākums visiem novada iedzīvotājiem. Jā, un tad tīri finansējuma ziņā ir tā, ka ir Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums. Tas gan nav liels, bet ļoti liela būtiska daļa ir tieši no pašas pašvaldības. Tas ir viss saistībā gan ar tehnisko, gan ar māksliniecisko nodrošinājumu, bet jāņem vērā to, ka šajā festivālā katra deju grupa maksā dalības maksu. Šajā gadā tie bija 70 eiro, un es domāju, ka tad arī uz nākamo gadu tie paliktu tie 70 eiro. Un, jā, tādā veidā. Šobrīd mums ir nepieciešams šis konceptuālais atbalsts, lai mēs tālāk varam ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tad runāt par šīm visām lietām un slēgt sadarbības līgumus, kas noteikti ir, un šīs visas nianses pārunāt un izrunāt. Paldies. Noteikti šāds pasākums būtu lielisks papildinājums mūsu kultūras dzīvē, un mums ir šīs tradīcijas. Un konceptuāli, domāju, nav nevienam tāda iebilduma, bet mēs runājam, ka tad, kad uz domas sēdi nāk, vismaz aptuveni cipari būtu salikt, un šeit es viņus neredzu. Jā, aptuveni mēs runājām arī ar juridisko nodaļu par to, lai šobrīd mēs lemtu par konkrētiem cipariem. Ir ļoti, ļoti grūti. Šis pasākums notiek nākamajā gadā. Es ļoti labi un diezgan tā sekmīgi runāju ar kolēģi no Bauskas, kuru šis pasākums notika šogad, un par viņu tām izmaksām un viņu tā tāme, viņu tā tāme bija 21 000. Pašvaldības vai kopējā tāme? Tas ir kopējā tāme. Tas ir kopējā tāme, un arī viņa kolēģe teica, tad nonāca nost vēl šis dalībnieku līdzmaksājums, un arī vēl bija šis VIA finansējums, kas tur nonāca nost. Cik bija pašvaldības tad sanāk? Apmēram puse. Tātad aptuveni 10 000. Jā, tas bija tas tīrais tā kā pašvaldības. Un šobrīd, protams, ir jādomā par to, ka tas viss ir nākamajā gadā. Mēs nevaram prognozēt par to, kas vēl notiks un kā tas būs, bet cik mēs paspējām šajās pāris dienās, jo šis aicinājums no VIA nāca pagājušās nedēļas noslēgumā, cik mēs paspējām, tik mēs uzlikām tos ciparus. Principā arī no mūsu puses šī tāme varētu izskatīties apmēram tāda pati, kāda bija Bauskā. Es papildinoši, mēs, kad runājām Ilze ar tevi un arī ar Baibu, tad vienojāmies, ka nebūs šī otra pasākuma, kas ik gadu notiek, tātad arī ka sanāk visi mūsu kolektīvi, ja? Tātad tā nebūs, un tas finansējums ieplūst šajā sektorā. Un tas arī ir pietiekami liels, jo mums var arī uz 500 dalībniekiem. Jā, mēs sapludināsim. Jā, noteikti, jo šie pasākumi notika līdzīgos laikos, un tie ir arī no cilvēku resursu kapacitātes. Mēs nevarētu divus šādus pasākumus uzorganizēt, un jā, šajā gadā mūsu pasākumā mēs dalībnieku plānojām ap 600, tagad viņu būs vairāk, šis ir krietni lielāks izaicinājums pasākums, bet es ticu, ka mēs to varam izdarīt. Un jā, tad noteikti nebūtu divi šādi pasākumi Jāņkalnā, noteikti. Līdz ar to sanāk, ka no budžeta papildus tad tie varētu būt nevis 10, bet aptuveni 5. Bet Ģirta un pēc tam Dainis. Jā, es uzrakstīju kolēģim no Valkas, uzjautāju reālos izmaksas ciparus, un kolēģis uzrakstījis, ka reāli pašvaldībai tas izmaksājas ir, neskaitot darbinieku ieguldījumus, ir ap 5000 eiro. Ļoti daudz ir brīvprātīgais darbs bijis, bet visi ļoti apmierināti un tā tālāk. Bet, principā, jā, tā izmaksa bija 5000 reāls izmaksas. Daini? Precīzi, jā.
Jā, man tāds jautājums, jūs piesaucāt to skaidru 3,5 tūkstoši tie dalībnieki. Tas ir statistiskais rādītājs vai tas kaut kāds ierobežošais rādītājs? Katra vieta nosaka šo te skaitli, cik viņi ir gatavi uzņemt šos te cilvēkus. Mums arī ir jārēķinās ar to, ka Jāņu kalna estrāde ir tik liela, cik viņa ir, un arī šo te transporta plūsmu ir jādomā par to, ka katrs šis te kolektīvs atbrauks ar savu kādu transportu, kā mēs to visu pilsētā varam izvietot. Bet principā šis ir tāds, jā, kad Bauskas kolēģi teica, viņiem bija 3400 kaut kas dalībnieki, nu jau pēc šīs pasākumu statistikas, un Valkā bija ļoti līdzīgs šis cipars arī dalībnieku. Tā kā tas laikam ir tas tāds, kas vēsturiski vai varbūt katra vieta jau uzskata, ka tas ir tas maksimums. Arī, protams, jo šis ir augsta riska pasākums, jo ir bērni, ļoti daudz bērnu. Un būs līdz arī daudz vecāku, pilnīgi noteikti. Jā, par to jārēķinās. Jā. Es arī, protams, konceptuāli atbalstu šo jautājumu, bet es arī teiktu, ka jāsāk ar kapacitāti, jo visticamāk, ka 3,5 tūkstoši dalībnieki Jāņkalns nespēja uzņemt, tad iespējams, ka to pasākumu arī, ka tas varētu būt vidēji mēroga un tos dalībniekus uzņemt tik, cik var, vai ne? Un visticamāk, ka tas tad arī būs varbūt vidēji vai mazāks, jo, ja Bauskā uzņēma 3,5, tad visticamāk, ka mēs arī uz pusi varēsim uzņemt. Es varu nokomentēt par šo. Ir tā, ka lielkoncertā nepiedalās visi 3,5 tūkstoši dalībnieku. Viņi ir kopā, jo ļoti daudz kolektīvi izvēlās piedalīties tikai ielu koncertos. Šogad Valkā arī bija tikai pāris novadi, kuri piedalījās lielkoncertā, un tad šis dalībnieku skaits izveidojās pa visu dienu. Sakiet, ja mēs tagad konceptuāli apstiprinām, kāda ir tālāk procedūra un kad, piemēram, mums nākamā gada budžetā būs jāzina konkrēts sums, vai arī mums būs vēl kaut kāds lēmums jāpieņem tad, kad jau būs zināmi šie noteikumi. Jūs arī teicāt, ka tur var būt dažādi tik un tik cilvēki, ja? Tālāk ir, tātad mēs dodam vijā ziņu, kad mums ir šis te atbalsts, un tad ir jāslēdz sadarbības līgums, un sadarbības līgums ir arī ar domas lēmumu. Un uz to jau tad ir jābūt šādām konkrētām. Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad aicinu to atbalstīt. Viens no 12 deputātiem 12 par atbalstam un gaidam nākamgad ciemos jaunos dejotājus. Jā, paldies. Un 5. punkts par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domas 28. māja lēmumā numur 143. Lūdzu, Ilze, pastāsti, kas mums jālabo? Labdien! Kāpēc? Tātad Smiltenes novada pašvaldības doma 28. maijā pieņēma lēmumu par apbūves tiesības piešķiršanu sporta kompleksa Silva, bet sakarā ar to, ka 2025. gada 17. februārī tika robežas precizētas un vēl nebija precizējums ielikt zemesgrāmatā jaunā platība, līdz ar to, ņemot vērā iepriekšējā lēmuma sagatavošanu, bija paņemti dati no vecās zemesgrāmatas iepriekšējās. Tagad jaunā zemesgrāmatā ir iesniegts jau jaunie dati, un līdz ar to būtu liederīgi precizēt platību. No 1,6362 hektāri uz 1,6055. Tātad vajadzētu grozīt lēmumu numuru 143. Paldies. Vai kādu komentāru? Jautājumu, ja nav, uzsākam balsošanu. No 12 deputātiem 12 ir par, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Paldies. Operatīvi sanācām, izlēmām, tad ārkārtas sēdi slēdzu.